Halā. Čau, kur dari? Neko. Nē, nu, man vajag vienu atslēgas vārdu. Atslēgas vārdu? Jā. Tā, kam? Ko? Nu, vienkārši man vajag ideju, man vajag atslēgas vārdu. Kam? Man. Es nesaprotu, ko tu vēlies no manis. Atslēgas vārdu. Ko man tev teikt? Atslēgas vārdu. Es nespēju. Vienkārši. Es zinu, ka to vari. Tu esi radošs cilvēks. You can do it, you can do it. Vai tu tagad filmē video? Es arī filmēju video, bet man vajag atslēgas vārdu, lai zinātu, par ko filmēt video. Tu to vari. Labi, es izdomāju, tev atslēgas vārds ir banāns. Tā. Banāns. Labi, davai, paldies. Čau. Jau nomet. Čau visiem šajā ļoti siltajā vasaras dienā. Man salst. Man ir iesnas klepas. Man vakar galva sāpēja. Un man nedaudz arī kakls ciet. Ļoti jauki. Ļoti jauks laiks laukā. Un man ir banāns. Jūs jau zināt, jūs dzirdējāt, kāpēc man ir banāns. Jo šī video tēma būs banāni. Un viņš ir tās vecs, vai ne? Bet šie ir vislabākie. Man negaršo zaļi banāni. Tādi ir tik nogatavojušies, nobrieduši banāni ir vislabākie. Un tātad šis video būs daži fakti. Redzēsim, cik daudz faktus es spēšu izgudrot. Labi, cik daudz faktus es jums pastāstīšu par banāniem. Jo, nu, banāni. Pirmais fakts. Šī nav vienīgā banāna forma. Viņi ir arī apaļ kā melonas un taisni, un viņi ir visādi sarkani, melni, dzelteni, brūni. Viņi ir dažādi, ir apmēram 40 banānu šķirnes. Otrais fakts. Āfrikāniski banāna nozīmē finger, jeb pirksts. Tāpēc velciet paralēlis. Kāpēc pirksts? Trešais fakts. Šis te oga aug nevis kokos. Banānu koks nav koks. Banānu koks ir palmē līdzīgs augsts, kuru mēs varam saukt kā ārstniecības augu. Viņš skaitās kā herbs. Viņi apmēram uz viena ķekara ir kādi 300 banāniņi. Sanāk tā, ka viņi nogatavojas un tad koks nomirst. Viņi ir tā kā bites vai lapsenes. Un tie, kas iedzer vienreiz un tad nomirst. Viņi izdod savu banānu devu un viņi nomirst. Bet viņi izdod jaunu dzinumu. Un jā. Ceturtais fakts. Ātrākais rekords pasaulē banānu ēšanā ir 81 banānu stundā. Igaunija var lepoties, ka viņam ir pirmais čempions banānu ēšanā, kurš 10 banāns apēd 3 minūtēs. Tarvi nevis eglītes, bet banāni. Piektais fakts. Kaut kur tur, tas ir pa kreisi no Latvijas, austrumi. Jā, austrumos, tātad kaut kur Krievijas pusē Āzijā, eksistē tāds banānu alus. Un banāni ir diezgan dāsni, 28% alkohola. 28%. Jūs varat piedzerties, ja jūs viņus raudzējat. Sestais fakts. Ēdat daudz banānus. Jo banānos ir 3 reizes vairāk barības vielu, bet kālija nekā kartupeļos. Līdz ar to apēdiesiet vienu banānu, tas būs daudz vērtīgāks nekā viens kartupēls uz kaut kādu laiku. Protams, ja jūs ēdat daudz banānus, jūs varat uzrasnēt, palikt rēsni vai vēl rēsnāk nekā jūs tagad esat. Un tāpēc tas ir labs enerģijas avots uz kaut kādu laiku. Tāpēc ēdiet banānus. 7. fakts. Latīniski nosaukums ir Musa sapientenum, un tas nozīmē gudra cilvēka augurs. 8. fakts. Banāniem pēc svara ir 2. lielākā raža pasaulē. Apelsīniem ir 1, vīnogām ir 3, bet banāniem ir 2. Banānus pērk daudz vairāk nekā kolu vai čipsus,
Un Amerikā viņi ir populārākais auglis un produkts, ko pērk. Tā kā banāns liela vērtība. Nu, populārs tiesīgi, bet liela vērtība. 9. fakts. Banāni satur 75% ūdens. Tas nozīmē, ka viņi ir tikpat ūdeņaini kā āboli un arbūzi. Kāpēc? Jo ūdens un banāni, un ja kas no viņiem ir ļoti grūti dabūt sulu, un vienmēr jūs zināt, nesanāk sulu, bet putriņu, un tad ir banāni putriņu. Bet, banāni 75% ūdens. 10. fakts ir tāds, ka banānus ir izveidojuši cilvēki. Šos banānus, ko mēs ēdam. Sākumā, pirms 5000 gadu, viņi bija mazāki un ar tādām lielām sēklām, un viņus tās šķirnes tik daudz krustoja, lai beigās viņiem paliktu tādas minimālas sēklas. Gan jau, ka jūs esat pamanījuši sagriežot šķēlītes, tādas maziņas ir. Un jā, un tad šis te ir cilvēku veidots auglis. Tas nav herbā auglis audzēts. Tas bija 10. fakts. Es ceru, ka jūs tagad esat daudz zinošāki. Un, ja jums kādreiz ir paģirs, jūs viņus varat izmantot pret paģirām. To es neteicu kā faktu. Bet, tad es ceru, ka es jūs pašlaik sakārdināju ar banāniem. Vismaz es sev noteikti sakārdināju. Tad jau jūs varat spiest laiku, ja jūs patīk, jūs varat abonēt, ja jūs man vēlaties abonēt. Jūs varat darīt, ko jūs gribat. Jūs varat komentēt, kāda ir jūsu attieksme pret banāniem, jo es zinu cilvēks, kuriem negaršo banāni. Es zinu cilvēks, kuri ir vienkārši atkarīgi no banāniem. Vai arī kādā veidā jums vislabāk garšo banāni, vai jūs esat ēduši apaļu banānu. Es nevaru iedomāties, kāds ir apaļš banāns. Un paldies šim atslēgvārdam, šī atslēgvārda devējai, Sindijai. Un es ceru, ka jums visiem patika izglītoties par banāniem, jo skolā to nedara, nezinu kāpēc. Vismaz man nē. Ja jūs varat rakstīt savu pieredzi ar izglītošanos par banāniem, un tad jau tiekamies nākam svētdien, kad es būšu atkal Tallinā. Tāpēc varbūt būs video no Tallinas. Jūs neko nevarat zināt. Tas būs baigi paši īstenībā. Jo tad jūs varēsiet iepazīties ar igauņiem un cik viņi ir dīvaini, jo mums ir viens tāds zilais draugs, kurš ir ļoti dīvains. Tātad es nākamnedēļ plānoju taisīt video, varbūt atbildes uz jautājumiem, un jūs varat Twitterī jautāt #askdorotea, un arī varat rakstīt komentāros savus jautājumus. Un tad es viņus gaidīšu un centīšos viņiem atbildēt.